Mans brīnumainais dzīves stāsts, pirmā grāmata Svētība. Un 6. stāsts - dzeršanas prieki un bēdas. Puj, tu traks ar ārā, ar visām tām dzeršanām pirmo reizi sastapos. Nu jā, tur jau bija laikam kādi 8 gadi man, brālītim bija 3 gadi. Nu, jā, viņš man ir 5 gadus jaunāks. Nu tā, un saprot, mums ir tāds agrs pavasara rīts, nu es esmu paņēmis tēta riteni, brālīt uzstutē uz to šķērskoku un brauc tagadīties pie mammas vecākās māsas, tās Austras, nu mēs viņu saucām par Rībstanti, uz graviņām. Protams, bija tā doma aizbraukt pie māsītes Ilzes. Nu, un meitene arī ir Ilzīte, un labi, man māsītes Ilze. Nu, tas ciemos braukšana, jā. Nu, braucām interesanti. Mašīnas nav, cīruļi vītaro, putniņi dzied, forši, rīts, pavasars. Un tad tā, ka tu aizbrauc, un ko tad tu darīsi? Nu, lielie darbojas par savām lietām, un tur tajā vienā istabā tāds milzīgi liels tāds kubuls, tāds stikla kubuls, tāds zaļganīgs, tādā kā kurvī tādā, un tāda maza tāda trubiņa. Iet nāk laukā, viņi iet vienā citā traukā, un tur ik pa laikam kāds burbulis uzsitās uz augšu. Kamēr lielie pa lauku, saprot, jānogaršo, kas tur nu tagad notiek. Kas tur nu tagad notiek? Nu, ieņem vienu malku, salds, lipīgs. Brālīts paņem, abiem diviem labi. Tajos laikos vīnu gatavoja no vecām zaptēm, tas ir ievārījumi. Nu, kur tad tu liks vecos ievārījumus pērnā gada vai pagājušā vai aizpagājušā gada? Tad taisa vīnu. Vīns jātaisa uz Jāņiem. Tas arī kaut kur īsti pirms Jāņiem bija. Un kamēr mēs tā skraid iekšā, atkal aizskrien uz to istabu, atkal iesūc no trubiņas. Neviens jau neko neredz. Vienā brīdī saprot, zin, tāds galvas paliek tāds dulāks, vajag sākt, zin, bišķi nosvīduši, nu, pirmais ieņēmums. Māsa Cilze tagad saka, ap divi runājas ar to Rībstantu. Rībstantu runājas, saprot, vai tik tie bērni nav sākuši saslimuši ar kaut kādu, tur, sazin, kādu slimību. Acis spīd, vajag sākt, pašiem sviedri, galvas karstas. Tad Ilzīte saka, viņš ir labāk brauciet uz mājām. Ej, tu sazin, kas te, lai tur māma tiek, ka jums kārtībā. Braucat labāk projām. Nu, mēs vēl ieskrien iekšā, ieņem tādu kārtīgu malku, abi divi. Mums tu teici, brālīt, vien brīdi, ka lai tik tādā no tām graviņām, nu to riteni stūmu pie rokas, bet, ka nu tik uz šosejas, tad es uztutēju brālīt uz to šķērskoku, un tā nu gan gāja lepni. Tur kādi 2, nu tur kādi 3 kilometri bija jābrauc. Saprot, mēs vienu grāvu laukā, otrā iekšā, šķērsām ceļā, šitādā te garā. Nu, tajā mašīnas nebrauc, kā jau es teicu, tas ir tikai kāds brigadieris brauc, vai kāds partijas biedrs, bet vispār šosejas bija, bet viņas bija, nu, tīras un glūdas un mašīnas nebija. Nu, autobusi jau brauca, bet tie brauca diezgan reti. No viena grāva iekšā, otrā ārā. Nu, tad tagadīties no tā šosejas jau vēl kāds 1 kilometrs bija jābrauc pa tādu ļoti lauku ceļu, tādu bedrainu, izbraukt ar zirgu vāģiem. Kaut kur tāds dubļu pēļas, nu tur arī kārtīgi nomālējāmies ar tiem dubļiem. Šitas nav rakstīts grāmatā par to nomālēšanos. Nu tagadīties beigās mēs esam vakarā. mēs pusdienas laikā izbraucām, bet vakarā atbraucām mājās tos 3 kilometrus. Abi divi nomālējušies, abiem diviem galvas reips, nelabi duši. Nu viss, kas ir iekšā, protams, mazmājiņā tika izlikts, vismaz es to izdarīju. Nav jau tā kā tagad podi iekšā. Tad bija tāda lauka, kā saku, ķeizars iet ar savām kājām lauku mazmājiņas.
Ai, dieni, nu tā nu bija slikti gan, un tā nu es dabūju kā vien. Jēziņa, nu ne jau tādu, ne jau nu kāds cita dūrēm. Es atkal dabūju no tēta ar to zaudātu sikstu, no māmas tā kārtīgi ar žagariem. Tā, vecais teiciens, ar visu brālīgi jādalās ar brāli. Dalies, nu brālīgi, dabūt tādu mizu, ka tik turies. Nu tā ir.